Šajā video mēs parādīsim, kā ievietot laika atpakaļskaitīšanu tavās teksta reklāmās. Laika atpakaļskaitīšanas funkcija ļauj potenciālajiem klientiem uzzināt par izpārdošanu un citiem īpašiem notikumiem. Atpakaļskaitīšana ir funkcija, ko izmanto reklāmu pielāgotājos. Reklāmu pielāgotāji ir parametri, kas jūsu reklāmā ievieto dinamisko tekstu. Atpakaļskaitīšanu varat pievienot tik vienai teksta reklāmai, ierakstot figūriekavu savas reklāmas teksta virsrakstā vai apraksta rindiņās. Lai pievienotu atpakaļskaitīšanas funkciju reklāmai, dodies uz savu meklēšanas kampaņu. Izvēlies reklāmas cilni un spiedi plus reklāma. Un izvēlies teksta reklāmu. Izvēlies savu reklāmas kopu. Raksti figūriekavu savas reklāmas teksta virsrakstā vai apraksta rindiņās. AdWords piedāvās iespējas, kur izvēlamies laika atpakaļskaitīšanu. Šeit izvēlamies beigu datumu, laiku un izvēlamies, kad laika atpakaļskaitīšana tiks sākta. Tu arī vari izvēlēties, kādā laika zonā un kādās valodās atpakaļskaitīšana notiks. Tad spied noteikt. Kad esi iestatījis atpakaļskaitīšanu, tad aizpildi pārējos reklāmas teksta laukumus. Virsrakstā esam ievadījuši līdz akcijas beigām. Un šeit notiks dinamiska atpakaļskaitīšana. Kad esi izveidojis reklāmu, spied saglabāt. Un reklāma ar laika atpakaļskaitīšanu ir izveidota. Ja tev ir nepieciešama palīdzība par šo un citiem pirmajiem soļiem darbā ar AdWords, sazinies ar Google AdWords Latvijas atbalsta komandu, izmantojot palīdzības sadaļu savā AdWords kontā vai atbalsta tālruni 8000 4 371 katru darba dienu no 10:00 līdz 15:00 pēc Latvijas laika. Veiksmi klientu piesaistē!